Tā ticiet, ciemos atbrauks Gita no Rīgas pirmās Talmācijas vidusskolas, jā? Jā, atceros. Kāda domā, kāds viņai auto? Nu, viņa tāda... Cimperlīga tipāža. Nu, es domāju, ka nebūs Toyotiņa. Kādā ziņā cimperlīga? Nu, tāda ar savējo, zin kā, ar savu dūrīti, kā saka. No direktori? Jā, es domāju, ka viņai Škoda arī nebūs. Nu, Škoda ir Ivaram no Sigulas, tas tās paceļas kāds pļāgors ir. Šitā tā tomēr konkrēti. Nu, Sigulas kokut reāli. Nu, bet viņš ir pļāgors, saka, ko grib. Nu, tad, jā, šitā tāda zina, ko grib. Es domāju, ka te vairāk būs no prēmiju segmenta, no vācu trīnieka. Tad Lexus īpašniece viņa neizskatās. Jā. Varētu Lexus būt, bet laikam, ka nē. Vairāk varētu būt no Audi un BMW. Mercedes arī nē. Jā. Es domāju, ka BMW varētu būt. Kāds BMW varētu būt, kā minimums X3, bet es domāju, ka būs kaut kāds X5, kaut kas tāds būs. Un nevajadzētu būt vismaz melnam un nevajadzētu būt baltam. Jābūt kaut kādam bordo krāsā vai nu kāds tumši palēks būs. Ierakstiet komentārā ar kādu auto varētu pārvietoties Gita no Talmācijas. Rīgas pirmās Talmācijas vidusskolas.